можем ли мы только за счет повышения рождаемости, даже если мы примем всю эту стратегию, целиком и полностью, у нас будут на это деньги, можем ли мы изменить эту структуру, сделать это основание пошире? Tā vienkārši atbilde ir, ka ar iekšējiem resursiem nē. Un nē tādēļ, ka, kā jau jūs redzat, tiem, kam ir 25, 20 līdz 25, teiksim, tie ir tie, kuri pēc 10 gadiem būs stabilā, fertīlā vecumā. Ja? Sievietes arī, vīriešiem tas nav tik būtiski, bet sievietēm tas ir ļoti būtiski. Viņu skaits sarūk. Un es parēķināju, ka 10 gadu laikā būs apmēram -10% fertīla vecuma sieviešu Latvijā. Tātad skaitliski mēs noteikti iesim vēl mazumā.